ar stāvovācijām aizvadīta jaunākā Skontozē epizode. Nav grupa revolūcija. Jā, mēs esam un būsim tie labākie. Zinājāt, ka Lauma Valērija arī rapo? Jā. Jums vajag, lai ar šitam bērsumā pilnīgi vajag. Džeki, šis bija nopietni. Dubults Vārdi neplīst. būs, ja? Nebūs. Vārdi nebūs. Pašiem viņi Vārdi aizstāv. Mūzika iztēlojies būs. vārdus. Patīk visas puķes. Patīk visas puķes. Paldies, kāpēc jūs šī informācija nevajadzēja noplūst šeit. Es nezinu, man šis ir ļoti slikti. Es jūs brīdinu. Ja kas jūs izgaisīties ārā? Mēs tagad esam Skontozē, mēs tagad uz vietas dziesmas komponē. Tu esi Tagad es gatava. esmu gatava. Skontozēt. Nopietni. Šis ir tāds singls par romantiskām attiecībām starp vīrieti un sievieti, vai arī jebkuru cilvēku, kas jums ir tāds mīļš. Man viss ir chill, PH 4.01. Man ir grills, agā džikas, tā kā trakas blien. Grills white. Un, nu kā Oms saka, vajag šķīvs izēst, un par šo arī būs dziesmu. Dabūs pagaujiet medijas kārtīt, dabūs pagaujiet medijas kārtīt, dabūs pagaujiet medijas kārtīt, dabūs pagaujiet medijas kārtīt. Paldies, ka nesat sieviešu karogu arī šajā frontē. Būs īpašs dāmu specprojekts, kāds nekad dzīvē nav bijis. Vētra krū! Bam, 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 bam. Kas ir Vētra tas? krū! Kā man jāsaka kaut kāds yo. Kā jums te jaunieši hiphopā tur saka? Es tā neteicu. Tā tas izklausījās. Vienkārši spied play. Vienkārši spiež play. Jā, visjautrāk ir tiem, kas neko nedzird šobrīd. Jā, mums šodien ir tāds dāmu vakars ar Aleksandru kopā. Jūtos ārkārtīgi apmulsis un vienkārši tik daudz skaists dāmas Skontozē raidījumā vēl nav bijis. Skaistas ir bijušas, bet tik daudz nē. Jā, pie mums šodien ir rezolūcija. Rezolūcija. Revolūcija. Rezolūcija. Tieši tā. Rezolūcija. Kā es šito samontēšu vai es atstāju? Šito varbūt jāatstāj. Jāatstāj. Un dziedātāja Rezolūcija ir tāda, ka mums šodien ciemos ir revolūcija. Jā, tieši tā es arī gribēju pateikt. Tāds bija domāts. Un dziedātāja Amanda. Un fonā mums ir arī beidzot skatītāji. Mums ir Hip-Hop LV mamma ieradusies. Starp citu, pirmo reizi Skontozē raidījumā mums ir skatītāji. Mums būs dzīvi aplausi vēl vairāk! Super. Dziedātāja Amanda, tas ir tāds skatuves vārds, jā? Tas nav Jā, jā. dziedātāji ir lielo burtu un Amanda tad sako arī ir lielo burtu. Tā kā vārds So, uzvārds. tā kā man sauc dziedātāji, mans uzvārds ir Amanda. Jā. Vai tieši vārds uzvārds, domāju, teikt. Dziedātāja Amanda. Un rezolūcija ir revolūcija. Ir revolūcija, jā, revolūcija. Īstais vārds Lūcija, tāpēc man likās tīri loģiski, ka seko repā hip-hopā revolūcija. Jo... Nu, labā ziņa, ka arī rezolūcija ir darbs. Cilvēks zinās, reizes vajag pieļaut kļūdas, lai mācītos no citu kļūdām. Jā. Vislabāk mācīties no svešām kļūdām, nevis no savējām. Kur es tagad izlaboju, viss tagad zinās, viss ir chill. Nu, re, super. Tad es to atstāju un nemontēju ārā. Nemontējā, atstājam šito kā ir. Labi. Bet mums būs, jā, un šo arī. Un mums vajag iepazīties ar dāmām, vai ne? Pirms mēs sākam skontuzēt. Jā, es nezinu, vai jūs tikāt brīdināts, ka jums būs tieši 30 sekundes laika pastāstīt par Es sevi. mazliet pačakoju, jā, to iepriekšējos video, tā kā... Kā jūs sadalīsiet 15 sekundes un 15 Tā, es domāju, mēs sekundes? mauksim kopā un tu būs mixtapes tāds. Ok, laika atskaita sākas tagad. Tātad mēs esam divas jaunas dāmas no Kauguriem. Jūrmals valsts ģimnāzija. Pagājuši gadu bomba klāt, esam ārā. 27 koncerti, 2 videoklipi, straume, pozitīvus, Summer Sound, Rīga Music Week. Tā, 1, 2, 3, kas vēl? Mums revolūcijai kopā ar viņu Ūgu bija trietā Nominēts gammā. Šajā Mēs gadā, nokilojām to skatu, viņiem visiem ir šoka put. Un mēs neesam grupa, ir revolūcija un strādā tandēmā ar dziedātāju Amandu. Tas nav grupa revolūcija. Ok, super. Sapņu ceļojuma galamērķis abām. Vai katrai savs? Nu, mēs plānojam Girls Trip šogad, jo tā ir vajadzība. Pagājušajā gadā izlaidām, diemžēl tas bija ļoti aktīvs, kā jau mēs minējām, koncertu. Mēs brauksim uz Grieķiju. Uz Grieķiju, uz Krētu, karst Krētā, numur 2, 3, nezinu, kur daļa šī būs. Hot bombshell ir ieradusies. Tur būs karst, jā. Varbūt kāds video. Labi, intriga ir, ja jūs būtu dzīvnieks, tad kurš?
Tā, es būtu kaut kāds ļoti nereāli priecīgs zelta retrīvers, kam visu laiku vajag saulītē un mīļoties, un es vienkārši kārums. Es nezinu, man ir visādi alterīgo dzīvnieki vai kaut kāds krabis. Krabis. Super. Jā, Dar tas arī ir krabis, jā. man bija arī Instagram handles krabīts kādu periodu. Paldies. Pizza vai burgers? Burgers. Pits. Viss ir līdzsvarā. Pits un burgeri. Pitsburgers. Bumbiņa garšo. Pitsburgers. Ja tu varētu izveidot jaunu svētku dienu, tad ko tajā svinētu? Ārprāts. Meiteņu rapu taču. Tagad Ines. Jā, mēs Nē, sieviešu Kurš repu tev kaut ko nevajag prasīja? Tagad mums vajag 3 variantus. Mēs varētu svinēt vienkārši, es domāju, kaut kādā Hip-hop, ne? vasaras, jā, jau ir straume. Bet mēs varētu svinēt, es nezinu, Anša dzimšanas dienu. Visu Jā, Latviju. jā. Es nezinu, kurā datumā viņam ir, bet mēs visi... Anča dzimšanas diena būtu oficiālā tā kā hip-hopa dzimšanas diena. Jā. Ok, super. Svētki. Un, Kaut kā tā ja jums nosaukt. būtu laika mašīna, uz kuru gadu jūs vēlētos aizceļot? Es pat ļoti gribētu atgriezties kaut kādā 16. gadā. 16. gadā? Jā. Tā uzvedas krāso bloku. Es vienkārši gribu paskatīties uz to, un tā kā, ja es varētu parunāt ar veco Amandu, un tur varbūt kaut kādas izvēles tikt mainītas Ok. 16. gadā. Jā. Nu, es gribētu kaut kādu 16. gadsimtu, jo mums gāmā baigi labi izskatījās tās korsets, un es domāju, ka mēs varētu viņus tur rokot ar milzīgām tur parūkām. Marija Antonēta vienkārši. Marija Antonēta vienkārši. Super, super. Mēs esam iepazinušies. Esam iepazinušies. Bravo! Tās korstītes tiešām bija labas. Veismukas kompliments Ei. jums. Paldies, Jā. paldies. Lāki. Bet tagad nākamais izaicinājums - aklais karaoke. Super. Jā. Jēzu. Kopā ar mūsu jauno aplikāciju, Skonto tev aplikāciju, diemžēl vēl mums nav hip-hop traumas tur. Bet varbūt drīzumā. Bet mums ir bišķiņ pa citu jomu, jums ko iedod. Okay. Nu, tā, Citu žanru. lai grūtāk. Mums ir tāda strauma, kur skan mūsējie, ja, Skonto mūsējie. Nu, tā tad latviešu klasika. Un, Smags var. jā, un tagad kāda no šīm te grupām, dziesmām, es jau mazliet pateicu priekšā, skanēs arī jums. Jūs neredzēsiet vārdus. Ok, es ļoti ceru, bet man vajadzēs atminēt, kas tāpēc dziesmai turpināt dziedāt līdzi. Dziedāt. Mēs zinām kaut kā kopā. to, Pagriez es skaļāk domāju, un ziedi līdzi. Nu, mēs esam divi tādi. Ok, vārdi būs, ja. Nebūs. Vārdi nebūs. Pašiem Vārdi jāizdomā. Mūzika iztēlojies būs. vārdus. Tāpēc es raklais karo. Jā. Tā tad jūs neredzat vārdus, bet dzirdat mūziku. Nu, tur aiz Šitā muguras. palīdzēs. tev. Jā. Es vai tu rādīs vārdus? Mūsu viešņai būs gan aklais, gan kurlais karaoke. Tā kā tu vispār neko redzēsi. Kurmāms. Aiziet. Nekas. Šis ir šis te pasaulītes tev dāvina. Labi. Tas ir ievadiņš. Pagaid. Un tagad sākas, jā? Smējos es. Nu, es kaut kāds mums Var dzīvo. improvizēt. Pasauli. Labi. Un tad ir nākamais pantiņš. Ne, vēl nav sacis. Tagad viņi kaut ko vēl tur dzied, jā. Pagaid. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulīt. Tev dāvinām sevi, pasaulīt. Mēs tev dāvinām sevi, pasaulīt. Labi, nākamais pantiņš. Ir vēl viens. Tad es gribu Patīk šo pizzas, nevis burgeri. Patīk visas puķes. Patīk visas puķes. Patīk Labi. visas Tagad ir tas piedziedājums, jā? Tevi pasaulīt mēs sev dāvinām. Tevi pasaulīt mēs tev dāvinām. Sevi pasaulīt mēs tev dāvinām. Sevi pasaulīt mēs Svītols kanāla malā, pie mūra, kas sen laikos cels, bet vēlīt nekas nav galā.
kamēr zeme caur mūžību peld. Par Rīgas jumtiem un bruģī, vēl gaisma kā gadsimta zels. Kamēr zeme šis brīnišķais kuģis, apkārt saulē caur mūžību peld. Tev klusās. Tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām. Un vislabāk! Mēs tev dāvinām, tevi pasaulīt, mēs tev dāvinām, tevi pasaulīt. Būs labi! Neiesim vairs modulācijā. Mēs te hip-hoperi nenākšu. Wow! Oh my god! Šis bija superīgi! Viņi sāks vākt parakstus par to, ka nevar pat dziedātāju savu. Jā! Mums jāmaina tikai uz Amandu. Punkts. Wow, īstenībā šis bija laikam garākais karaoke. Jā, jo mēs parasti neskatoties ilgi nevaram izturēt parasti. Es brīnos, ka tu jau neizturēji vienā brīdī. Tā bija pilnīgi jauna versija, un es domāju, jūs kā duets oficiāli varat izdot cover versiju. Un iespējams, tas pats skanēs skonto mūsējiem. Varbūt tā mēs beidzot nonāksim skontā. Galu galā neviens mākslinieks caur cover versijām ir ticis tā kā saulītē. Jā. Es domāju, pirmie būtu Atkoda brīnumzemē. Atkoda brīnumzemē. Kārtējais šautauts Rikijam, jā? Šautauts Rikijam. Šautauts. Līdz tālāk, jo ne tikai mums, ne tikai jums ir ko teikt, ir teikt arī citiem cilvēkiem ko. Pār jums. Par jums. Tādēļ mēs ejam pie sadaļas Slepenais pļāpa. Kāpēc pielūdzēs? Jā. Skatītāji redzēs video, bet jūs dzirdēsiet tikai audio. Un jums jāuzmina, kas tas ir par cilvēku. Un tad attiecīgi jāpakomentē. Viņš runā par mums tur? Nu, klausamies. Jā. Woman. Sveiks, meitenes! Es vēlējos padalīties ar vienu stāstu, kur būtu daudzi nezina, kad Amanda, pirms viņa bija dziedātāja, pirms te bija singla, vidusskolas laikos strādāja Kauguru Hesburgerā. Tā kā Amandai ir diezgan švaka krievu valoda, viņa pusgadu cilvēkus apkalpoja, nezinot, ko nozīmē krieviski, ka mums ir kāds produkts beidzies. Viņa pie viņas nāca kāds klients un prasīja kaut ko, kā nav. Piemēram, man lūdzu dubulto sieru burgeri. Amanda atbildēja, ņinada. Kurš ir šis cilvēks? Tulkoju nevajag. Jā, paldies, kāpēc jūs šī informācija nevajadzēja noplūst šeit. Kas tas bija par runātāju? Nu, tāpēc Elza Dansberga. Tā bija Elza Dansberga, mūsu draudzene no skolas laikiem, kopā ar Ārmi arī tīrīja skolu. Jā, mēs arī bija apkopēji to 12. pīka klasē, un tad viņi ar mani tīrīja skolu kopā. Jā, viņi mūsu DJ un videoklipu režisori arī covers cenšas zīmēt dziesmām. Tā kā mums tuva draudzene un visur iesaistās. Vispār DJ Iebelza. Mēs kopš pagājušās sestdienas viņai beidzot vārdu izdomājām, jo viņa ir Elza, un tad viņa ir DJ Iebelza. Vai Iebelza. Iebelza. Izklausās bišķi rupji, bet labi. Bet nav. Ņinādā. Nevajag. Tas kā mēs izdzīvojam Kauguros. Jā. Ok, bet tu viņu nosauc nevis Amanda, bet Armis. Kāpēc? Man ir pāri 10 iesauks, un viena no Zini, tām ir tikai cilvēki, kuriem līp klātās iesauks, tā kā nenormāls. Man viss līp. Armim viss līp klāt. Ok, es sapratu, jā. Jo mums šovakar ir divas slepenās pļāpas. Un otrajā izskanēja šis vārds, un es domāju, pa ko ir runa? Mums tā kā nāk divas meitenes. Kur jūs to savācāt? Man ir bail. Mana digitālā pēda ir neizmērāma. Man tur zingus vienkārši uz bīt. Aiziet. Čau, Armija un Lūcija. Jūs vēl pavēlnieces. Poseidona mīļākās. Tā zīles jums garšo, ka pilnīgi galvas jākož nost ar lielāko kraukšķi. Klipa laikā pie memes tās rendas stampājāt iekšā, bet Lūcijai gan viņas laikam tik ļoti negaršo, ka pilnīgi pa zemi izgāza. Bet, protams, Armim tas nav šķērslis vēders burkšs klipa laikā, tāpēc vainīgs. Pilnīgi pat no zemes apēdi.
Jā, man ir tāda. Visu zarbu Ir arī tādas situācijas. Tu tomēr ēdienu nelaidīsi vējā, un ja tās zivis videoklipa laika nokrīt uz zemes, 5 sekundes pacel augšā. Jā, mēs bijām, mana oma strādā zivju vēršanas fabrikā, un mēs filmējām, tāpēc zivis daudz, kur mūsu DRD arī parādās. Arī gammā mums bija kaklerotiņas māli izstrādāts uz zivīm. Jā, mums bija klips, kur es tā kā cepu reņģis, un mums bija tāds intro, kur mēs ar Amandu sarunājamies. Mēs tā kā ēdu tās. Un man noslīdēja tā panna nost ar visām reņģēm un pa zemi, bet, reņģis jau neceps atkal, jo piespiedināja, jo tā visu māja nārmis tās pašas noied no zemes ar visiem kārmiem. Amanda. Dziedātāja. Amanda. Jā. Bet kas tas bija par cilvēku? Tas bija Ričijs. mūsu operators abiem videoklipiem, kas mums ir iznākuši pērn. Ričijs. Ričards Zariņš. Un arī fotogrāfs un ļoti foršs čekiņš. Jā, ar hip-hopu visur viņš ir, Ozolam palīdz. Visur fotogrāfē, visur lieniekšā. Super cilvēks. Man sāk likties, ka viņi šobrīd abi divi ir Elzu pie Ričija. Šo visu ir safilmējuši. Un viņi tagad vienkārši kaut kādu video. Labi. Tā kā mums ir atnākušas hip-hop meitenes. Kas ir, starp citu, jaunums? Mums ir bijis Amanito iepriekšējās sērijās. Mums ir bijis Eda Vārdi. Kas mums no hip-hop? Vislabākie. Un šī trešā vieta no hip-hop. Un pirmās dāmas, kas patiesībā ir, es teiktu, retums šajā žanrā. Tāpēc lepojamies. Paldies, ka jūs esat. Paldies, ka nesat sieviešu karogu arī šajā frontē. Ziedu studijā. Bet šodien mēs bišķiņi arī pareposim. Cik forši, ka mēs esam freestyle reperi, nevis parasti. Bet es jums iedošu lapiņas jau pirms tam. Tu vari apdomāties pāris sekundes, tad mēs uz beatboxosim apšā. Un tad pastīsimies, kas taps. Varbūt taps kaut kas, kam būs potenciāls varbūt nākotnē. Tātad vārdi, ko es tev došu, ir lapa. Cerams, kuras drīz arī plauks mums pavasarī. Ir iesnas, arī ļoti lielāks. Sveiki, labvakar. Sveiki, jā. Visu dienu. Aktuāli. Aktuāli. Tad mums ir saule, kas arī ir parādījusies pavisam nesen. Mums ir smiekli, tad ir skriet. Par šo vārdu iedomājos, jo tikko Lauris Eniks ir atklājis savu Lauris 100%! Jā, šaudos viņam. Un, protams, skontuzē, jo kur bez skontuzē? Tā kā tu vari droši apdomāties. Jā, tu vari izdomāt, kur un kā tu viņus gribi likt. Nu jā, man liekas, šis būs vairāk frīsās nekā tās ļoti apdomātas gājas. Nu, starp citu, jūs zinājāt, ka Lauma Valērija arī rapo? Jā, viņa arī varētu piedalīties šajā freestylā. Viņa tikai uzdod uzdevumus pati. Bācinas tikko vienkārši. Viņa dīdžejo, viņa uzstājas kopā ar jūtiem, trešais dalībnieks. Tas vēl paliek aiz istabas durvīm. Varbūt vēl skapī, nav izkāps no skapī. Es domāju, vienkārši sākam un tad skatāmies, kā Lama var jums palīdzēt. Iedos man tās lapiņas kaut kā. Tu gribēs tev dodu, un tad tu vēl šitā izliet. Tu tur var uz tā galdiņa sev priekšā nolikt, tā lai tev vērts. Šitā būs ok. Es nezinu, man šits ir ļoti slikti. Es jūs brīdinu. Ja kas jūs izgaisīties ārā? Labi, es nezinu. Es nejūtos ērti. Tam šī dziesma būs jāieraksta. Īstenībā tā kā bija vārds. Vai ne? Ines Kušs. Jā, mēs tagad esam skontozē, mēs tagad uz vietas dziesmas komponē, mums visiem ir smieklīgi, mēs visi esam priecīgi, ārā spīdēja saule, jā, es pūšu to tauri, jā, bet normālo, es nezinu, 1, 2, 3, man tagad rokās ir lapa, sēž studijā un dibēt kas, man nesen bija iesnas, jā, tās bija liels briesmas, jā, un šodienas bija skriet, es noskrēju 3 kilometrus, un izdzēru 3 metrus. Krēsli tiek lausti. Ok, labi, tas flows bija absolūti briesīgs, bet man liekas, slapojos sev. Jā! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es vienkārši ceļos kājās. Okay, super! Raidījuma nosaukums būs ar stāvovācijām aizvadīta jaunākā skontozē epizode. Jā, tā kā vienkārši wow. Mazās dāmas freestyle. Bravo! Es lepojos. Šis ir mans pīk.
Līdz šim karjeras pīks. Jā, šis ir skaidrs pīks. Jūs zināt, ir tā 401 pasākuma? Jā. Jā, kur ir Freestyle Fridays, un tur arī visi tie mums čomi, jo mēs 401 studijā ierakstamies, un vienmēr tā kā, zini, visi tur iet freestyle, un es domāju, nu tā it kā mani čomi, tā kā es varētu iet, un tāds, nē, es vēl neesmu gatava. Tagad tu esi Tagad gatava. es esmu gatava. Skontuzēt. Nopietni, Džeki, šis bija nopietni. Labi, šis bija nesagatavots, bet jūs esat atnākuši ar kaut ko, kas ir sagatavots. Tāpēc es domāju, ka ir laiks koncertam. Jā. Nu, pirmkārt, kas tas būs? Tā, mums 16. nāk ārā šī gada pirmais singls. Martā, ja? 16. martā. Sulu laiks. Jo ir bērns, sāk atmosties, sāk suloties, un es domāju, ka Un ir drīz laiks. grib sprākt vaļā. Un drīz grib sprākt vaļā. Tāpēc šis ir tāds singls par romantiskām attiecībām starp vīrieti un sievieti, vai arī jebkuru cilvēku, kas jums ir tāds mīļš. Un, nu kā Oms saka, vajag šķīvis izēst, un par šo arī būs dziesma. Nu ko, klausamies? Arm, tu līdz man normāli to Parapo. salikti. Man viss ir chill, PH 4.01, man ir grills. Ok, jā, būs ok. Labi, dāmas, gatavs? Pirmats skaņojums Skontozē Sulu laiks. Pasak viņiem. Ej, mums tikko tā noskontazēja. Jā. Uzmauksim vienu. Bērs. Šempi bijis. Ko jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Esmu kā no tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā nav gaisa. Jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Esmu kā no tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā nav gaisa. Man viss ir chill, PH 4.01, man ir grills, agāčīkas tā kā trakas gliež. Grills white, uzliek gradzenu uz tā pirkstu, tas ir skills. Abu džeku, tas ir skaist, kas tev dod daudz. Nevis galvu mais. Romāns puķi kāds, ir tavs prāts, sepī ģenētiskais materiāls. Slips pie krūtīm āģīši, saka man džeks ir hot un tas ir vārds. Staroja lēmē, staro Rīga, mēs abi divi kokult bīd, uz tā LVHHB. Un tā mērķ ārā līdz, Dievs man svētī, esmu šķīst. Es tevi varu nokristīt, baptīgs draudz, uzmet krust, uzmet 360. Jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Es esmu kā tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā nav gaisa. Jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Es esmu kā tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā nav gaisa. Es tā kā lavanga, ko ieelpot kā saulzaļ. Refrešojam lapu, drīz iznākšot jauni bet. Šis ir laiks, kad es dzīvoju, kad es baudu saikni. Šādu kaisli jūtu pirmo reizi dzīvē, taisni stulbi būt. Strīdēties, kā tā vietā varam pagult mīlēties. Paslapju sūn, viņš ir mans purva britējs. Viņš ir apigēnīgs, nevis kaut kāds tur vidējs. Lokās tā kā karūsas slapjās vidēs. Ļoti hip-hopu mīl, eta bārdu tumbās katru dienu. Izceļās ar to, ka daudz izpalīdz manis dēļ. Kautos ar jebkuru meiteni vai invalīdu. Jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Es esmu kā no tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā nav gaisa. Jums vajag, lai ar šitām personām pilni vajag skaist, kad man nav nevienas drāmas. Es esmu kā no tevis gaida, kad tu zini, ko tu dari. Mugurtais nekad es cepu šito cīstajā istabā. Dabūs pagaujiet nevis kārtīgi, 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 dabūs pagaujiet nevis kārtīgi. Bomba klāt, Rastafari! Bomba klāt! Es vienkārši esmu šokā. Es negaidīju kaut ko tādu, kā mēs te visi Pilnīgs gribējies ievainoja. iet sulas izspiet. Mēs esam Zini kā, mēmi vienkārši. Pagājušajā raidījumā mēs raudājām no aizkustinājuma, un tā nebija vārda. Bet tagad es vienkārši esmu mēms no tā, kas te tikko notika, jo sieviešu hiphops, un tik labs sieviešu hiphops, tas ir... It happened right now!
Es tagad nezinu, vai jūs esat skontuzētas, vai mēs esam hip-hoptizēti. Man liekas, mums ir notikusi tāda ļoti Intensīva enerģija apmaiņa. Jā. Cilvēki ir satikušies un viens otru papildinājuši. Tieši tā. Un tas ir tas, kas ir noticis šogad. Kad mēs tiekamies koncertā? Tā. Tā mums tikko bija solo koncerts pirmais, bet mēs uzstāsimies Festivālā Straumi! Mēs uzstāsimies festivālā Straumi 3. 4. jūlijas, kurā būs īpašs dāmu specprojekts, kāds nekad dzīvē nav bijis. Vētra Krū! Bam! Kas ir Vētra tas? Krū! Oho. Jūs zināt viesuli, bet par Vētra Krū vēl neviens nav dzirdējis. Tāpēc, ka Nav gan, jā. speciāli radīts dāmu specprojekts Straumes 5. jubilejai 3. jūlijā mēs būsim uz skatuves. Tā ir Viņa, Krisī, Revolūcija un Ūga. Vētra Wow. Krū. Vētra Krū. Wow. K-R-U. Ļoti interesanti. Tas ir kaut kas, jā, pavisam jauns. Tas ir pavisam Svežīs. jauns apvienojies projekts. Nāks ārā viss kaut kādas fantastiskas lietas, par ko cilvēki uzzinās mazliet vēlāk. Gatavojās skatīties tajos internetos, kur kas notiek. Bet jā, ir jau izziņots. Mēs esam, mēs būsim un mēs būsim. Jā, mēs esam un būsim tie labākie. Pieķeri. Bastīgs. Vainīgs. Paldies, dāmas! Paldies par šo Tiekamies. fantastisko enerģiju. Paldies jums visām 4. Es jūtos vienkārši kā karalis. pasties ar tām dāmām, man liekas, bija Nav tik Jā, slikti ar jā. tām dāmām. Un izcelšu vēlreiz, ka šīs spontānās idejas ir tās labākās, jo šis tapa ļoti spontāni. Jā, Paldies tie, jums par kas to skatās atsevišķi. šodien. jā. Par super Jā. spontānām idejām. Jā, tieši tā. super spontāns idejas. Un tiekamies Straumē! Čau visiem, tiekamies Straumē!